lapās iegūms ir liels, jo lapu darbība atšķiras no Latvijas Zemnieku federācijas darbības, un man svarīgi šo visu lapas darba informāciju aiznest saviem biedriem, kuri dzīvo laukos, savās viensētās, un viņiem tā liekas kā tāda sveša pasaule. Jā, tas ir lielisks veids, kā kļūt par daļu no profesionālas komandas, kas rada ietekmi globālā līmenī. Pirmkārt, tā ir iespēja satikt cilvēkus, sev līdzīgi domājošus, un tas galvenais iegūms, manuprāt, ir iespēja savas idejas uzlikt uz galda, parādīt viņas plašākai sabiedrībai un ļaut viņas saklausīt tiem, kas pieņem lēmumus un tiem, kas varbūt var šīs idejas pārvērst reālās darbībās. Organizācijas ieguvumi lapās ir spēks, jo kopā organizācijas var panākt vairāk, ietekmēt vairāk procesu, un lapās ir sapulcējušies dombiedri, kuriem vispār cilvēciskās vērtības, atbalsts krīzes situācijās, līdzjūtība un empātija ir nostiprinātas viņu organizāciju ikdienas dzīvē un vērtībās. Protams, būt lapās ir kopā domāt un kopā mācīties. Būt lapās ir arī nodot savus zināšanas citiem. Un būt lapās ir arī kopā labi, vērtīgi pavadīt laiku. Esot lapās ir iespēja kopā ar citām organizācijām izdarīt lielākas lietas, sasniegt augstākus mērķus, kā arī, protams, veidot brīnišķīgas sadarbības iespējas ārpus Latvijas. Jūs esat kā tāds brīnišķīgs atbalsta mehānisms visā projektu procesā. It's a space where the NGOs can come together. So it's really learning from each other, so it's really working together, make the common points for lobbying, for advocating, but it is really that how exactly the members can really work together. That's really is the more important one, because the platform is much more stronger when you have much more power behind, and where you really have all the expertise also coming from the members, and that's some kind of place where you can really collect those competencies and experiences, knowledges from the members, and really finding the common denominators and working together. And that's why I really think that it's absolutely needed to have the platforms. Sadarboties vienmēr vajag, jo mēs esam tikai cilvēki, tāpat katra organizācija ir tikai organizācija, un viņi var izdarīt tos darbus, ko viņi var izdarīt. Bet kopā sadarbojoties, mēs paceļam visas tēmas un varam viens otram būt gan padomdevēji, gan palīgi, un sadarboties ir interesanti. Sadarboties ir nepieciešams, lai mēs, kā savas organizācijas pārstāvi, varētu izkāpt no līdzinējiem informācijas burbuļiem. Sadarboties vajag tāpēc, ka vienam pašam ir grūti realizēt gan idejas, gan aicināt cilvēkus sekot mērķim. Tikai sadarbojoties, pieaicinot sev līdzīgi domājušus, pieaicinot spēcīgas personības, to var izdarīt vairāk, var panākt to savu vēlmu, to savu ideju, viņai iedot lielāku rezultātu. Sadarboties vajag tāpēc, ka kopā ejot ceļš ir īsāks. Sadarboties vajag tāpēc, ka mēs esam vienas sabiedrības locekļi. Pat ja mēs esam atšķirīgi, mēs kopā varam panākt vairāk, mēs kopā varam izdarīt vairāk. Viens nav cīnītājs. Un nevalstiskajām organizācijām, kuras Latvijā visbiežāk savu darbu veids kā brīvprātīgo darbu, ir ļoti nelieli resursi. Un tad šos resursus, zināšanas, iespējas saliekot kopā, ieguldījums jau ir jūtams. Ir svarīgi sadarboties, tāpēc, ka atkal sadarbojoties kopā var izdarīt vairāk. Mēs varam viens otram ļoti daudz ko iedot. Mums ir, lai arī ļoti atšķirīgas darbības nozars, tomēr tas viss kaut kādā veidā beigās sasaistās kopā. Un mums ir iespēja vienam otram palīdzēt, sniegt kaut ko no sevis, lai kopā mēs virzītos katrs uz saviem mērķiem. I think that it's a little bit similar on that it's important to really work over the borders as well, like putting that in that way. That exactly there are the similarities, the challenges and the lessons learned and good expertise
in the other countries, but also in the European global level, so we can really unite each other. And that's the one point is really empowering us as well. But of course, like in the national level, you can learn, you can build together common messages, and you can really use the expertise with the different actors have. So you can really come together and really you are much more powerful as well. And then you can really repeat the same messages. Either you're working in Latvia or in Finland or in Pakistan or in Mozambique, you can really tell the same story on there, with of course on your words. But I think that's really showcased that how exactly the civil society are united. It's also some kind of a recognition for the solidarity what we can give to each other.